jo nu pats intervijas laikā būtībā pauda to, ka ir būtībā viens no dārgākajiem fiziskās vairības treneriem, bet tagad Jākubs Sedlačeks kļūdās. Nu, šķiet, tur bija rikošets, bet Zviedru uzpucēja piespēli, Kalnis Rīdervāla piespēli gar vārtiem, tur rikošets vārtu priekšā un Jākubs Sedlačeks spiests kapitulēt, Rīznieki nonāk iedzinējos ar 0-1, redzam Rīdervāls, numur 75, piespēli uz vārtu priekšā un jāredzam no Oskars Cibuļskis slīdis, Rīpa ieslīd starp Jākubs Sedlačeka aizsargiem un viesi izvirzās vadībā. Jā, tiešām jāatvainojas Jākubam Sedlačekam par šiem te pārmetumiem, tiešām tur tās nepatīkams rikošets un līdz ar to arī tiešām viesi vadībā, pabeidzot domu par Eduardu Rābi, kāpēc viņš palicis Rīgā. Nu, paužot to, ka viņš ir, teiksim tā, dārgākais, viens no dārgākajiem līgā fiziskās vairības treneriem, un tad viņš pauda, ka ir vēlējies pēc ilgāka laika būt mājās, bet redzam, ka kamēr es stāstu par fizisko sagatavotību, tikmēr rīdzinieki īsā laikā zaudē 2 vārtus. Jā, Māksims Šalūnovs, Sibiru uzpucējis, lieliski redzam, cik sekundes pagāja varat izskaidīt paši, ļoti īsts laiks, viņš redzam, apsteidz Aleksandru Jerofeju un nespēja viņš īsti traucēt, arī Ševčenko nespēja uziet palīgā un netraucēts mētiens no ļoti tūs distances un Rīpa zem